Čau, Letīt. Kur gan? Ko labi? Rītā dosimies uz kafēniju. Mums rezervēja galdu. Nu, rītā es tev paņemu, tu dzīvo. Ievest apsūdzēto. Piecelties, tiesa nav. Lūdzu, sēdieties! Šodien tiek izskatīta lieta numur A268985 par Daniela Osborna slepkavību. Vai apsūdzētajai ir izskaidrots viņas tiesības? Vai lieciniekiem ir izskaidrots viņa tiesības un viņi ir informēti nepatiesas liecības došanas gadījumā, viņi tiek saukti pie krimināla atbildības? Tiesas sēdi piedalās tiesneses Sandija Elksne, tiesneses sekretāra Kristīņa Nēviča, prokurore Jautrīta Ozoliņa, apsūdzētā Emīja Avensa, apsūdzētās advokāta Marta Džonsona. Vai kādai no pusēm ir iebildumi vai noraidījumi? Nē, nav. Nē, nav. Vārds valsts apsūdzības uzturētājiem. 28. aprīlī apsūdzētā satikās kafejnīcā Bulta ar Danielu Osbornu, ar kuru viņi jau 8 mēnešus atradās intīmās attiecībās. Daniels Osborns bija precējies ar Loretu Osbornu. Sieva par šīm attiecībām neko nezināja. Loretu Osbornu uzzināja pēc viņa nāves, ka viņam bija mīļākā. Sarunas laikā kafejnīcā starp apsūdzēto un Danielu Osbornu izcēlās strīds. Daniels Osborns nevēlējās atstāt sievu un šķirt savu laulību. Raudādama izskrējusi ārā no kafejnīcas. Nomierinājusies, viņa atgriezusies kafejnīcā. Pēc brīža viesmīlis atnesis kafiju. Daniels izdzēra savu tasību, bet apsūdzētā savai kafijai nepieskārās. Pēc brīža Daniels Osborns samaksājas rēķinu un viņa izgāja ārā no kafejnīcas. Viņa atvadījās, apsūdzētā devās uz darbu, bet Daniels Osborns iesēdās savā mašīnā un aizbrauc. Pēc 2 stundām viņš tika atrasts miris savā automašīnā Rīgas Nomalē. Veiktā līķa sekcijā atklāja, ka viņa asinīs paaugstināts kolofelīna dabu, kas, domājams, izraisīs sirds apstāšanos. Tā rezultātā nāve. Pēc tiesas ekspertīzes datiem nāve iestājusies stundas laikā pēc tikšanās un uz aizdomu pamatu par Daniela Osborna slepkavību 28. aprīlī tika aizturēta Emīlija Avensa. 27. aprīlī tika izvirzīta apsūdzība Daniela Osborna slepkavībā. Vārds aizstāvībai. Godājumā tiesa. Mana aizstāvāmā satikās ar Danielu Osbornu, lai apspriestu biznesa plānus. Man aizstāvamā nevēlējās ar viņu precēties, tādēļ viņai nebija pamata viņu nogalināt. Strīds viņu starpā izcēlās par nākotnes biznesa telpu atrašanos vietu. Viņu starpā nebija intīma attiecību. Manai apsūdzētajai
Nebija iemesla nogalināt Danielu Osbornu. Godājamais aizstāvis apgalvoja, ka starp apsūdzēto un Danielu Osbornu nebija intīmu attiecību un ka strīds kafejnīcā bija par biznesu, bet ir atsliecinieks, kas var liecināt par to, ka viņu sarunai bija personīgs saturs. Lūdzu, izsauciet liecinieci Robertu Baloni. Uz 26. aprīļa 2001 Daniels Osborns bija pasūtījis galdiņu 2 personām. Šajā dienā viņš ieradās kopā ar kādu sievieti un varēja redzēt, ka viņam ar šo sievieti bija ļoti intīmas attiecības. Viņi pasūtīja kafiju, bet es atceros, ka tajā dienā kafejnīcā ieskrēja diezgan dīvaini izskata sieviete, kuras galvu sedza lakats, un viņa prasīja pēc ūdens. Es aizgāju pakaļ ūdenim, un kafija palika uz galdiņa. Kad es atnācu atpakaļ, sievietes vairs tur nebija. Vai jūs redzat šo sievieti šajā telpā? Jā. Vai jūs varat norādīt uz viņu? Jā, tā ir viņa. Vai jūs nekļūdāties? Ko jūs? Tī ir malda! Mieru! Vai jūs nekļūdaties? Tā ir viņa! Es gribu mieru! Vai jūs nekļūdaties? Es atpazīstu viņas balsi. Viņa melo, tā ir viņa! Mieru! Tiesas zālē! Jūs domājat, ka es nogalinātu savu... Mieru! Viņa ir vainīga! Ko jūs neapcietināt viņu? Tu esi vainīga! Neaiztiec mani! Uzvarīgi, vien! Viņa ir vainīga! Ko jūs man aiztiepit? Tu nožēlosi! Jūs visi esat mēļi! Tiesa aiziet pieņemt lēmumu. Spriedums rīt 11:00. Apsūdzētai ienākt. Piecelties, tiesa nāk. Lūdzu, sēdieties. Tiesa nolēma atzīt par vainīgu Loretu Osbornu, Danielu Osbornu slepkavībā. Pēc Latvijas Republikas krimināla likuma 116. panta Loretas Osbornas sods ir brīvības atņemšana uz 20 gadiem cietumā. Tiesai tiek slēgta. Es iebilstu! Kuce! Savāciet viņu! Izbiet no tiesas zāles. Bruh. Vamos vai gás, cadras. Really, nigga?